20 5-1. Сейма, о котором всегда идут легенды, что тут почти что, как говорится, даром все дают. И самое интересное, что я слышал, что у вас же дороже, чем у нас. Как-то рассеивает разные мифы, которые ходят в народе насчет того, как мы живем в парламенте. Но это всегда и депутаты, и работники нашего парламента всегда готовы ответить на любые вопросы, потому что интересно на тот момент, когда он рождается. Un jūs redzat, ir gan stendi ar dažādām dāvanām, gan arī šeit glezniecības. Pie sienas tās viss ir oficiāls dāvanas, ko Saeima ir saņēmusi no dažādiem ārvalstu viesiem. Un šeit ir tikai ļoti maza daļa, varētu teikt, varbūt tās interesantākās vai nozīmīgākās, lielākā daļa ir noliktavās. Un ir interesanti tas, ka tas, kurš ir saņēmis šo dāvanu, tad, kad beidzās viņa pilnvaru termiņš, var tās pašas mīļākās un skaistākās, ja vēlās, var nopirkt. Bet es varu nopirkt tikai tās, kas dāvināts man, un nevis tās, kas dāvināts dažu Saeimu priekšsēdētājiem pirms manis. Bet ņemot vērā to, ka mēs esam tik ļoti tuvu manam kabinetam, es domāju, ka mēs varētu ieiet arī iekšā, jo droši vien, ka jums varētu būt interesanti, kur tad strādā Saeimas priekšsēdētājs. Šajā ēkā parlaments atrodas kopš pirmās Latvijas neatkarības laikiem. Un arī padomju laikā šeit bija augstākā padoma. Un šeit ir vienmēr bijis parlamenta priekšsēdētāja kabinets, izņemot to laiku, kad šeit ir bijis Saeimas priekšsēdētāja dzīvoklis pirmās Latvijas laikos, bet salīdzinoši īsu laiku. Un tas interesantākais, ko es esmu dzirdējis šajā kabinetā, runājot arī ar skolniekiem, kad viens skolnieks tā apskatījās un tur uz to pusi parādīja, viņš teica, bet jūs ziniet, ja te pielikt basketbola grozus, tad taču varētu te bumbu mētāt. Ja? Tā kā, tas ir varbūt tā no kurioziem, bet ja nopietni, tad kabinetā, kaut arī viņš ir liels, liekas, ka iznāk pavadīt vismazāko man darba dienas daļu, jo faktiski šeit vairāk notiek plānošanas, varbūt īsas apspriedzes, bet lielākā darba dienas daļa paiet vai nu dažādu tikšanos laikos, piedaloties komisijas sēdēs, uzņemot dažādus ārvalstu viesus, tiekoties ar citu valstu vēstniekiem un faktiski veicot zināmā mērā to, ko mēs saucam par valsts reprezentācijas funkcijām. Tā ir otra lielākā telpa Latvijas Republikas Saeimā pēc plenārsēžu zāles. Es ar citu, tad, kad tika remontēta plenārsēžu zāle, tad tajā laikā šeit notika arī Saeimas sēdes. Tas vēl bija pagājušā gadsimta 90. gados. Patiesībā jūs varat arī apsēsties un justies tiešām kā parlamenta viesi. Es gan atvainojos, ja gadījumā visiem nepietiks vietas. Parlamenta darba daļa, bet katrā ziņā tā noteikti gan laika, gan darba ziņā ir viena no mazākajām, jo vislielākais darbs notiek komisijās. Ja viss ir izdebatēts komisijās, ja ir pieņemts komisijā jau
kopīgs lēmums, tad patiesībā runāt vienkārši runāšanas pēc diez vai ir ļoti lietderīgi. Un liels un garas diskusijas parasti ir tad, ja šis jautājums vai nu politiski ļoti jūtīgs, vai arī sociāli jūtīgs, vai arī, kā jau es teicu, vienkārši kādam liekas, ka šī ir tā reize un tā vieta, kad vajag paust savu viedokli. Un vēl.